Daudz kas, protams, ir atkarīgs no paša personības, gribēšanas, un tu pats jau veido to, ko tu dari, cik tas būs interesants, atraktīvs vai arī garlaicīgs, kā tu tam noskaņojies. Bet es kādreiz domāju, ka zinātne tas ir vecām tantēm un onkuļiem ar bārdu, kam patīk gudri parunāt. Es domāju, tas ir kaut kāds kosmos, zinātne, tas ir nepriekš cilvēkiem vispār. Tie apstākļi, kas hip-hop kultūrā, ap to hip-hop kultūru grozās, ir radījuši jauniešiem to iespēju izteikties, cīnīties par savu kaut kādu identitāti, pašnoteikšanos, pilnveidošanos un tā tālāk. Sakot, augt savai personībai. To es pētīju zinātniski, kādas tās likumsakarības ar to, kas notiek hip-hopā, kā tas hip-hops ietekmē jauniešus un palīdz veidoties viņu vērtību orientācijai. Teiksim tā, to es mēģināju vilkt tās kopsakarības un jāsaka, kad atradu. 3. decembrī seko līdz jauno zinātnieku konferencei ar Pivas mājaslapā un sociālajos tīklos.